Vakar esmu pabeidzis pirmos 3D uzmetumus, tātad jūsu mēbelēm šūnu skapis. Šeit pievēršat uzmanību, ka šeit cokols nav ievietots. Šī mēbele, šeit cokols ir ievietots, un trešajā mēbelē arī cokols ir ievietots. Tas ir tīrais, atstāja vizuāli jums izvēles iespēju, vai nu mēs liekam cokolu vai neliekam cokolu. Tad, ja neliekam cokolu, tad mēbele būs līdz ar grīdu, un starp atvilknes atvēršanu tur būs kaut kādi 5 mm tikai no grīdas. Vai arī tad liekam cokolu, cokols minimālais šādām mēbelēm būtu 80 mm augstumā. Un tad, ja vajag, tad arī šai mēbelē varam pievienot klāt. Tā, no niansēm. Šeit es ievietoju atvilknes 45 cm dziļumā, pilna izvilkuma, un darba zona atvilknes dziļuma būtu kaut kādi 44, 43,5 cm. Tātad atvilknes dziļums. Un nianses ir spogulim. Spoguli es izvirzīju uz āru tikai tādēļ, lai korekti viņā varētu cilvēks ieskatīties, jo, ja spogulis būs pārmērīgi dziļš, tad viņš izskatīsies tādā kā mucā. Un, protams, arī tie sāni visi traucēs, jo viņi varētu atspīdēt spoguli, un nebūs smuki, nebūs saprotams, uz ko tad mēs izskatāmies. Tā, stiprinājumi šeit ir paredzēti stiprinājumi pie sienas augšpusēs, pievēršat uzmanību arī niansē kā vidusdaļas balsti. Šeit katrs korpus ir kā tātad katra daļa ir kā viens vesels korpus. Līdz ar to vizuāli izskatās tā, ka šīs malas būs šaurākas ārējās, un vidus malas būs biezākas. Viss atkarīgs no jūsu budžeta. Starpība ir tikai tāda, ka, ja mēs izmantojam 25 mm balstus, tad visi balstu biezumi būs vienādi, un tehniski man būs iespēja arī atvilkni stiprināt uz viena balsta un abām pusēm. Savukārt, ja mēs izmantojam 18 mm biezumu, tad man ir iespēja stiprināt katru atvilkni uz uz viena balsta. Es nevaru 18 mm biezumā nostiprināt divas atvilknes. Šīs daļas ir redzamas, ja kur man skrūvs vienkārši traucēs fiziski. Un īsāks skrūvs tik lielām atvilknēm tur arī īsti nedrīkst likt, jo tad tās atvilknes nebūs stabils. Tātad, uz ko tas atspoguļojās, tātad, ja mēs izmantojam 18 mm biezu materiālu, un dizainiski viņas izskatās, teiksim tā, nesmuki, bet ir lētāks izmaksas uz darba spēku. Savukārt, ja mēs izmantojam 25 mm biezumā balstus, tad estētiski visi izskatās vienādi, bet darba spēka izmaksas pieaug, tāpēc, ka šobrīd montāža notiktu tā, ka mēs katru korpusu montējam atsevišķi, bet ja 25 mm biezumā balstu izmantojam, tad šis būtu viens vesels korpus, kas sarežģītu, teiksim, montāžu, un šis būtu otrs korpus. Un šai mēbelē tieši tāpatās. Šis būtu viens vesels, un šis ir otrs vesels. Dotā brīdī katra mēbele, šī mēbele tiks sadalīta, un katrs korpus ir kā atsevišķi montējams. Šo samontējam un piemontējam šo klāt. Savukārt, ja 25 mm biezumā materiālus izmantojam tieši balstiem, tad šis būtu kā viens vesels korpus, tad materiāla izmaksas būtu lētākas, bet darbspēka izmaksas dārgākas. Un pretējā gadījumā, ja mēs izmantojam tā, kā šobrīd ir uztaisīts, tad materiāla izmaksas ir dārgākas, bet darbspēka izmaksas ir lētākas. Tā kā tās ir tīri nianses, jāsaprot, kas jums ir vairāk vajadzīgs funkcionāli mēbeli vai arī estētiski, vai viņi izskatās smuki. Ja ir kaut kādi jautājumi vai nepieciešams krāsu variācijas pamainīt, tad noteikti sakat, rakstat, un aizsūtīšu jums arī aptuvenās izmaksas šādai komplektācijai, kā ir šobrīd sataisīts, aizsūtīšu PDF formātā jums izmaksas uz WhatsApp.